Ir vēls vakars, tuvojās 12. Esam beidzot tā kā noskaidrojuši, kur un kā mums tiksim uz turieni. Celsimies 5:50. Un jā, beidzot esam nonākuši līdz pakošanai. Reki ir kita jods bruņuruputs. Bruņas ir. Soms jau, nu mums ir vienkārši huge. Mums brokastis ir. Es domāju, kad viss pēcdošākās ir vakardienas pizza. Paņem iebliez mani. Dodamies uz Čiekurkalnu staciju. Dodamies uz takas sākuma vietu. Esam devušies mežā. Pārģērbamies jau 3. reizi. Lietas nav apstājies. Devis ir palikušas tikai tumšāks. Bet, nu, vismaz te reizi tikus pie sausām drēbēm. Pasmaida arī uzreiz tad. Nu, neko. Ja visu laiku likās, ka sliktāk jau nebūs, tad paliek tikai sliktāk. Bet, nu, ir interesanti, ir piedzīvojums. Tad mūsu pusdienas ir rupmais šķēle. Divas. Divas katram. Burkāns un tomāts. Es būšu nokosties. Lietas joprojām nepārstāj. Es esmu pilnībā slapš. Kur var redzēt, kur ir savs, bet jā, kājas ir vienkārši izmirkušas. Lietas ir beidzis līt. Debesis paliek arvien gaišākas. Mēs paliekam arvien smaidīgāki. Mums ir bišķiņ besīts. Gribās laikam ēst. Paēdām mūsu putru zupu. Bija ļoti garšīga. Kartupeļi, burkāni, pupiņas, buljoniņš. Bija ideāli. Tagad esam uzsākuši ceļu tālāk pa šo taku. Mēģināsim meklēt mājvietu. Uzvārījām tepat pļavā salasīt tēju. Ābolīšu un pelošu tēju. Es nezinu, kā garšos kopā, bet nekas. Esam ieparkojušies teltī. Diena iesākās labi. Pēc tam dabujām kārtīgi. Mums likās, ka kārtīgi salijājām. Nu ne? Tas ir lietas mākonis. Nogājām arī šodien daudz. Gājām tālāk nekā vajag. Tāpēc, ka sapratām, ka rīt būs grūti. Tereiz uzcep garšīgas kartupeļus, Edgars iekurināja uguni. Spēlēsim kārtas, spēlējām vēl citas spēles un vakars ir izdevies, vakars ir ideāls. Esam plus mīnus izžāvējuši visu, ko vajadzēja. Kurps palika čučut mitrs, gan arī savu jau nosvilināja. Tiekamies rītdien. Peace! Labrīt! Esam pamodušies, taisīsim brokastis un dosimies tur. Ziņas sadarbībā ar Terēzi Bēziņu. Šodien laiks paredzēts mainīgs mākoņu daudzums. Vietām saule, brīžiem mākoņi, vairāk mākoņu nekā lietus. Iespējams arī lietus. Iespējams lietus, maz lietus, liels lietus. Var vispār nebūt lietus, var būt pilinošs lietus. Tur līst, tur nelīst. Ir otrās dienas 12 gandrīz. Un mums no līdz paņemta ēdiena ir palikus pāri. Pus rupmaizīt, 1 končiņu un ābols.
Esam ceļā uz transportu. Vēl palikuši kādi nepilni 5 kilometri. Mūsu pārgājiens būs beidzies. Brauksim mājās pie mūsu mīļās meitiņas. Es saku, 2 dienu pārgājiens nav viegls, bet gandarījums ir liels. Gandarījums ir liels. Man patika ļoti teltī pagulēt random vietā. Sen nebija tā darīts. Ļoti patika. Katrā ziņā jā, es arī super. Mums rīdīgi patika. Ne? Jā. Un jā, iesakam arī jums kādreiz izmēģināt šādu iespēju, ko piedāvā abi 2 pārgājieni ar visādiem uzdevumiem, ar visādiem citiem foršiem notikumiem, pārsteigumiem. Doties ceļā, tiekamies kaut kad. Peace! Oh, do 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 do.